ko, mēģināsim skatīties Lorentz Structure scan 3D. Tad ņemam Structure un ņemam sonāru on un skatīsimies, kā tad mums Latvijā zīmē. Lorentz Structure scan 3D. Mēs esam uzlikuši 40 metru uz katru pusi. Bet, pēc leņķiem mēs redzam, ka šajā dziļumā, kas ir nedaudz virs 5 metriem, viņš daudz tālāk pa 30 metriem negrib zīmēt 26,7, 26,8. Ko mēs redzam? Mēs ļoti labi redzam, kā uz grunts, teiksim, šajā vietā konkrēti viņš parāda nelīdzenams konkrētas tādas interesantākas vietas. Ja mēs gribam saprast, kāds mums šeit ir reliefs, pa kurien mēs braucam, mēs redzam, ka viņš ir diezgan plakans, to mēs varam šādi paskatīties. Tādās mēs nonāksim zonā, kur reliefs būs vairs netik plakans. Redzam, te, teiksim, augšā lejā grāvīts. Ar zivīm mums šeit šobrīd ir samērā vāji, par ko mēs arī esam pārliecinājušies šeit makšķerējot šodien. Bet, teiksim, kāpēc mēs pa šeien dzīvojām, mēs redzam, ka ir nelīdzinām, reku ir akmens apakšā. Šīs lietas mēs redzam ļoti labi. Ar to šī iekārta lieliski tiek galā. Praktiski, pirmais iespējas ir tāds, kad lielisks reliefa izpētes rīks, jo mēs viņu varam skatīties, teiksim, līdzīgi kā Structure scan no augšas. Un tomēr mēs viņu varam arī pagrozīt no sāniem, paskatīties seklākas dziļākas. Šeienas reliefs to ļoti neparādīs, bet mēs redzam, tā kā mēs braucam gar krastu, tad labā puse mums ir ar daudz mazāku attālumu nekā kreisā. Kas mazliet tā kā jocīgi, kad viņš mēģina visu laiku rādīt zivs, bet mēs esam mēģinājuši skatīties arī tā, kad ar 2D un tos parasto sonāru, un tur tā kā tās baigi daudz tās zivs nerādīja. Tātad jautājums, protams, ir šeit par regulēšanu un filtriem. Jā, cik daudz mums ir konkrēti, mums noise rejections ir augšu. Varbūt, ka mēs vēl varam uzlikt high surface clarity, tad varbūt, ka tur tās zivtiņas mistiskās pazudīs. Bet ir skaidrs, ka tāpatās kā mums vēl ir daudz jāmācās, lai šo iekārtu spētu pilnvērtīgi izmantot. Pietiekami svarīgi būs arī Lorentz šo tehnoloģiju tālāk attīstīt. Pabrauksim vēl kādu gabaliņu uz priekšu, tad mēs labi redzēsim tālāko, teiksim, kā mēs varam atgriezties un cik daudz viņš kopumā spēja ierakstīt. Pēc maniem aprēķiniem viņš spēja ierakstīt apmēram vidēji 350 metrus braucot, teiksim, tā kā mēs tagad braucam ar 4 km/h. Protams, kurš gan negribētu 8 un 10 km, teiksim, šādā veidā pierakstīt, bet, teiksim, tagad šeit pa labi mēs atkal redzam, ka mums ir smuks akmens, piemēram, klints stūrītis skatās ārā, un ja mēs gribam, piemēram, papētīt, kas tad mums te īsti bija, tad te ir tāda niansīta, mēs arī bišķi pačakarējāmies, bet tā jāsaprot ir. Pirmais mums ir jāaptur sonārs. Tad mēs pārējam skatīšanās režīmā. Sonārs mums ir apturēts, tad mēs pārējam kursoru režīmā. Paņemam šo filmiņu atpakaļ. Ja mēs gribam viņu pagrozīt konkrētajā vietā, tad mēs viņu varam atkal pagrozīt. Tā, sonārs mums ir apturēts. Un tagad mēs ejam atpakaļ, izejam no viņa ārā. Un tad mēs ļoti labi varam papēdīt. Piemēram, mūsu klints stūrs, kurš mums varbūt interesēja. Un tad mēs attiecīgi viņu varam arī iemarķēt ar, piemēram, drīvas izvēles. Pieņemsim šādu. Būs labi. Smuki. Tātad, ok, kas mums vēl interesē, tad cik daudz mēs esam ierakstījuši, kamēr mēs te runājam. Mēs esam nobraukuši diezgan lielu daļu. Ja, teiksim, šis apmēram ir tas, ko viņš spēja uzturēt savā atmiņā. Paši mēs jau tagad esam aizbraukuši daudz tālāk uz priekšu, mēs nospēdīsim lētu, mēs neko vairs neredzam. Un, ja mēs gribam turpināt izpēti, tad mums ir atkal jāspiež aiziet sonāru.
un sunurs atkal sāk strādāt. Tagad mēs esam jau nonākuši seklākā zonā un pētām. Tagad mums mēs šobrīd varam pagriezt no šitā, nu, un rādi draudzīgi aiziet. Ļoti labi redzam, kāda mums šeit ir akmeņi un tā tālāk. Apnicis mums ir 3D, mēs vienmēr varam atgriezties structure scan režīmā, izslēdzot 3D. Te mēs nonākam atkal pie tradicionālā Lorentz ļoti skaistā un kvalitatīvā structure scan, kurā mēs redzam katrs sīkos akmentiņus, ka visu grunts nelīdzinumi un tā tālāk. Arī to visu nodrošina mums viens devējs. Varam arī skatīties apakšā, ja mums interesē apakšskats, tad arī to mēs varam ļoti labi redzēt un pētīt, kas mums šeit apakšā notiek. Nu, ar to mēs pirmo structure scan apskatu veiksim, tāpēc, ka zivs mēs te neatradām, ne mēs viņas noķērām, ne mēs viņas redzējām, tāds tās janvāra beigas mēdz būt. Neasaks.